Čau visiem! Es palasīju savu dienas grāmatu lidmašīnā lidojot. Viss, kas ir noticis šogad. Un es biju šokā. Es ar pašizaugsmu nodarbojos jau krietnu laiciņu, ja? Un man kaut kā prātā bija tāda ideja, kad es ar savām mēšanas problēmām jau biju īstenībā tur jau agrāk ticis vaļā, ja? Un tagad es palasīju dienas grāmatu un es redzu, ka vēl neīsi pirms es sāku hipnotransformācijas akadēmijā ar Kristīnu un Zigmāru strādāt, ja? Tas bija 1. jūlijas šogad, ja? Vēl neīsi pirms tam vēl joprojām man bija liels ēšanas problēmas, pārēšanās, pilna buķete, vai ne? Un tāpēc ir ļoti svarīgi trekot to visu, pierakstīt, kad kāda problēma tiek izjusta, kad ar kādu problēmu tiekat galā. Jo arī var notikt pretējais efekts, ja? Var likties, ka ir vēl joprojām diezgan sūdīgi, un tad tu paskaties atpakaļ un tu redzi, nē, īstenībā es ar to esmu ticis galā, tādā aspektā jau ir labāk, nemaz tik sūdīgi nav. Tā kā ļoti svarīgi ir trekot savu progresu un pierakstīt. Kaut vai, neviens jau nesaka, kad ir jāraksta tur super detalizēta dienas grāmata, tur non-stopā katru dienu un tā, bet ir svarīgi piefiksēt tos galvenos momentus. Un tad, ja ir brīdis, kad ir bišķīt sūdīgāk un tā, tad var apskatīties atpakaļ un tad redzēt, lai apziņa atkal un atkal to piefiksē, kāds ir izdarīts darbs. Ja? Un manā gadījumā man bija tāds šoks, ka es paskatos atpakaļ, kad vēl joprojām jūnija beigās mocījos ēšanas problēmām, darbā jutos kā lūzers, totāls lūzers pa spīti tam, kad ir labs amats un viss ir ok, ja? Un tagad, kopš strādāju akadēmijā un nodarbojos ar hipnoterapiju, šīs problēmiņas ir pagaisušas, jo tika dziedināts iekšējais mazais bērns un tās visas saistītās programmas ir atlaistas. Jā, tālāk.